un kad tev uzbruka vampīrs, tā rezultātā tu esi tieši tāds pats, kāds izskaties vizuāli pirms 20 gadiem. Jā, īstenībā man to daudz saka, kad es izskatos tāds pats, kā es esmu 2 gadus atpakaļ. Mēģinu sportot, es mēģinu iet pa svaigu gaisu, labi ēst, veselīgs produkts ēst. Tas arī viss. Tas ir par dārgo, vai tu esi atradis kaut kādu citu formātu? Tas ir pa pusdārgo. Ļoti daudz mēģinu ceļot. Man iecienītākie ceļojumi ir, protams, Āzijas valsts. Tas bija pēdējais. Pēdējā bija Šrilanka. Pirmā reize, kad es biju Šrilankā, un, ja godīgi jāsaka, lai to visu izstāstītu, mums noteikti aizņem kāds 3-4 stundas, bet es varu pateikt to, ka brauciet Šrilanku, tur tiešām ir jauki, silts ūdens un silts gaiss. Varbūt tu vari nosaukt 3 dzīvniekus, kurus tu tur satiki diezgan tuvu. Tu es satiku ķirzaku, vāverīti un zīloni. Es atceros, ka es vienu dienu lūkojos ļoti tālu jūrā. Ticiet vai nē, es redzēju vali. Diezgan reti, kad cilvēki ieraug tur vali, ja? Tā diezgan tuvu krastiem. Un es tiešām vēroju to 2 stundu garumā. Fantastisks sajūtas.